Jā, nu, sakiet, ko gribiet, bet tomēr laikam teiciens katram latvietim savu zirgu īsti nedarbojās. Un tas pats attiecināms droši vien arī ir uz govi un vēl vienu otru lopiņu. Nu, cerēsim, ka vietējās varas institūcijas kaut kā palīdzēs šiem dzīvniekiem. Bet man gan skatoties uz tiem veselīgajiem un sportiskajiem zirgiem, ienāca prātā uzreiz, ka varētu iejūgt droškā un laist pa Brīvības ielu, ka mati vien plīvo. Un šādi te sapņi, droši vien tavs sapnis ir iedvesmojis visus tos, kas ir panākuši to, ka cilvēks var līdzīgā droškā tikai bez zirga traukties, ne tikai pa Brīvības ielu. Droška bez zirga. Droška bez zirga. Tas ir kabriolets, un kabriolets tā ir automašīna bez jumta. Un šādas automašīnas bez jumta, protams, ir lietojams vien pāris mēnešu gadā pie mums Latvijā, bet tas nenozīmē, ka viņu nav. Protams, ir izturīgie, kuri mēģina braukt tikko parādoties pirmajiem pavasara saulītes stariem, tad jau rauj jumta nost, un tad ir skaidrs, jau pavasars ir klāt, bet to, ka vasara ir klāt, to apstiprina fakts, ka kabrioletu klubs, jā, mums ir arī tāds Latvijā, kabrioletu klubs, šajā nedēļas nogalē rīkoja savu iznācienu. Kabriolētāji ir īpaša autovadītāja kategorija. Protams, lai vadītu auto bez jumta, atsevišķi eksāmeni nav jākārto, taču atzīsiet, ne kurš katrs gatavs braukt izpūrušiem matiem un rīt ceļa putekļus. Kabrioletu saimnieki šo iespēju uzskata par ekstru un gatavi piemaksāt, lai vasaru varētu izbaudīt ar pilnu krūti. Tu esi ar dabu kopumā visu laiku. Tad, kad jūs izbraucat ārpus pilsētas, jūs to svaigo gaisu jūtat daudz labāk, nevis sēžot mašīnā un jūtot kondicionieru smaržu, bet svaigo gaisu. Brīvs vajag, man liekas, tas ir noderīgi, tāpēc, ka arī viss puš sejā, tāpēc tas ir ļoti derīga lieta, ja brauc kabrioleta. Arī pārējiem. Cilvēkiem, kuriem bērnībā mazi pievērst uzmanību, viņiem tāda mašīna ir vienkārši nepieciešama. Par to, ka kabriolētas saimnieki nu dienu lepojas ar saviem bezjumta braucamrīkiem, liecina viņu vēlme visiem kopīgi paburzīties kabriolētu sezonas atklāšanā. Izrādās lielākajai daļai kabriolētāju auto bez jumta ir braucamrīks tikai brīvdienām. Ar viņu normāli nevar braukt, vismaz ar šo. Ziemai viņam nedara pilnīgi. Tas tā, vasaras spēle. Ja ir silts laiks, mēs vienmēr braucam ar kabrioletu. Mums ir kosmos kuģis. Kosmos kuģis lidojušais šķīvīts bez jumta arī mums ir, to arī mēs braukām. Tas ir tāds plezīra auto. Lai gan daži atzīst, ka Latvijas apstākļiem kabriolets patiesībā noderīgs labi, ja mēnesi gadā, mūsdienās nevelti autoražotāji padomājuši, lai arī mūsu klimata apstākļos braukšanas baudītāji nespētu turēties pretī un to iegādātos. Vienalga, kāds lietas gāzes, vienalga, cik augsts ārā ir ziemā, uzlaid jumtu, ir padomāts par visu, lai šī mašīnā būtu, man tā liekas, jebkurā brīdī. Labi, viņā ir sildāmi beņķi un pastiprināt apsildes iespējas. Vecāki par mums, 71. gads, Cadillacs Eldorado, pataisno no Amerikas. Kādreiz Amerikā šādām mašīnām pārsvarā braukāja narkodīleri un sutenieri, un tādēļ viņus sauc par pimp. Interesanti, ka pat šajos 30-gadīgajos kabrioletos papildus citām ekstrām atrodams arī gaisa kondicionieris. Un, protams, tas tikai apstiprina, ka šādi milzeņi ir īstas degvielas kapsētas. Jebkura lieta prasa upurs un kaut kas ir jāupurē. Par to, ka kabriolets ir kas īpašs, pārliecināti tevi visi kabrioletu vasaras sezonas atklājēji. Un par to liecina kaut vai fakts, ka ar katru gadu Latvijā kabriolētāju ir arvien vairāk. Zinu, tiešām, kad man kabriolets būs vienmēr visu laiku. Pārdot netaisamies. Drīz būs tā, kad būs visa sezona būs kā vasara. Un tas ir kabrioleta īpašnieku sapnis. Zāna Dozola, Andris Paulovskis, Beztabū no Salaspils.